Halo, labvakar! Esiet sveicināti! Seriāla vieta. Šeit Valmierā no tiltiņa, ziniet, tāda jocīga sajūta. Tā kā būtu ārpus šīs zemes citā laikā. Jā, labvakar! Joprojām es, Aldis Ķeviņš, ar jums dalos savās pārdomās. Šovakar biju, tas bija ģētāts pārunu vakars bija Valmiermuižā par sievietes un vīriešu lomu ģimenē, par demokrātiju. Ziniet, manā uzturē demokrātija tad, kad tu savai meitenei, tu pirmkārt jau sajūti savu meiteni kā meiteni. Savai meitenei dot pilnīgi brīvību, jo vīrietis atbild par finansējumu, par matēriju, par jebko, par drošību, par atbalstu. Un meitene var lidot kā pūciņa. Meitenes ķermenī. Meitene. Tā ir ziedošs rožu dārzs. Tas ir kaut kas īpašs. Nevis apķert ap kaklu, mana meitene mīļā, es tev mīlu. Nekā nebija. Mana mīļotā. Mana mīļotā. Cik tas brīnišķīgi skan. Meitenei ir vajadzīga sava telpa, sava brīvība. Un ja viņa vēlās kaut ko, iet strādāt, kaut ko pelnīt, tad tikai tāpēc, ka viņai varbūt gribās kaut ko vairāk vēl pie tā, ko viņas mīļotais vīrietis viņai pasniedz. Viņai nav jāpārstrādājas un jābūt kā vecam darba lopam. Viņa ir sava mīļotā vīrieša eliksīrs, dzīvības dvēsma, dzīvības eliksīrs, jo viņa savu vīrieti paceļ uz spārniem, viņa dara savu vīrieti par karali. Un vīrietim ir visas iespējas savu meiteni lolot, čubināt, auklēt un redzēt viņu tādā peldošā gaismā, baudīt viņas skaistumu, nav svarīgi kurā vecumā. Un tad meitenes paliks kā meitenes ar saviem svariem, pozitīvas, nevis nešpatnas un niknas, nākamās sievas vai vīra mātes, bet meitenes paliks meitenes, mīļas. Svētījiet savas meitenes, pateicieties viņām, ka viņas jums ir, pateicieties savai meitenei, savai mīļotajai, gulbītei, jeb lakstīgalai, vīterojošai, ziedu pilnai, puķei, pļavai, ziedu pilnai pļavai, meitene.